Labrīt, godātie kolēģi! Nacionālās apvienības frakcija valsts apdraudējuma novēršanas nolūkā aicina šos grozījumus imigrācijas likumā nodot komisijām un iespējami ātrāk pieņemt. Šie grozījumi paredz apturēt termiņu uzturēšanās atļaujas izsniegšanu tiem Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri vēlas Latvijas Republikā iegūt nekustamos īpašumus. Analizējot tātad notikumus pēdējo 5 gadu laikā šajā jomā, mēs varam redzēt skaitļus, kuri spilgti parāda Krievijas Federācijas šobrīd jau kā agresoru valsts pilsoņu milzīgu īpatsvaru šo termiņu uzturēšanās atļauju saņēmēju pulkā. No 14,000 termiņu uzturēšanās atļaujām 10,000 ir Krievijas Federācijas pilsoņiem. Šeit jūs redzat schēmu, ja plānu, kurā spilgti jūs varat redzēt termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas dinamiku. Tas ir Šlesera Ušakova 5-gadas plāns. Šis. Bet ir viens cits. Šis plāns. Šis plāns paredz Šlesera Ušakova iesākto turpināt tiem, kas saņem finansējumu no šī biznesa pārstāvjiem. Es vienkārši aicinu kolēģi gan vienotībā, gan vienotības adoptētajā reformu partijā, gan arī Zaļo zemnieku savienībā norobežoties no saviem sponsoriem un lemt tā, kā ir valsts un sabiedrības interesēs. Paldies! Paldies!